precīzi. Jā. Labdien! Šī ir Mazpilsētas stāstnīca, un Mazpilsētas stāstnīca ir ikmēneša pasākumu cikls, kurā mēs aicinām talsiem nozīmīgus ļaudis, ar kuru darbu talsi ir kļuvuši tādi, kādus mēs redzam šobrīd. Un pie mums šodien viesojas eleganta dāma, sieviete, kas gandrīz 40 gadus ir vadījusi Talsu bērnu biblioteku. Ilze Jaunbērziņa. Ilze, pastāsti, kā tev klājas šobrīd, jo tu šobrīd esi pensija? Šobrīd, vispirms sveicināt, mīļie talsinieki, jūs katrs esat pelnījuši sēdēt šajā krēslā, jo katrs jūsu mūža brīdis un darbs taču ir veicinājis tos talsus attīstīties tā, kāda viņi ir šodien. Un es te redzu tiešām cilvēkus, kurus es arī labprāt gribētu dzirdēt viņu domas par seniem gadiem. Un šis laikam ir tas, tāpēc tā stāstnīca ir, ja ir jauni cilvēki, tad viņiem ir interesanti zināt, kā tas ir. Piemēram, es esmu nostrādājis 52 gadus vispār, ja? Un man liekas, ka tas ir ļoti daudz, tas ir gandrīz veselu cilvēku mūžs. Un varbūt, ka ir interesanti atgriezties tādā tālā pagātnē. Jā, noteikti. Kā man klājas šobrīd? Es jau 2. gadu esmu pensijā. Aizgāju tieši 70 gados. Laikam, jā, tieši 70 gados. Un varbūt nevis tāpēc, ka man tā kā vajag iet, un es neko vairs nevaru, un nespēcīga un nevarīga, tā varbūt ne, bet man gribējās aiziet tā, ka lai kāds pabrīnās, kāpēc es teju pensijā. Un es arī vispār tāds jautājums izdzirdēju, kāpēc tu gāji, kas tev kait? Man nekas nekait, bet es vienkārši tā visu savu darbu mūžu novērtējot, tā arī izticināju. Laiks ir doties prom. Un man bija bažas, kā es jutīšos un ko es sadarīšu, vai man būs jēga celties augšā un kaut ko tā. Likās, ka man nav tādi ritīgie hobiji, tādi, kas paņem daudz laika un vēl var iet sabiedrībā un tā. Bet vienalga es atradu, es tagad aizraujos ar nojošanu un peldēšanu un tādām lietām, un kad tiktu svaigā gaisā. Un tagad es šeit tad iedomājos, kā es varēju visu mūžu pavadīt slēgtās telpās. Un, protams, jau izgāju darbā arī no telpām, bet tomēr tās darba dienas bija pietiekoši garas un telpās. Un tagad es pēc tā svaigā gaisa tā augstu, kā zivs pēc ūdens. Man pašai tāds mazliet brīnums. Bet tieši tāpēc man ir tāds pamudinājums iet ārā un elpot un kustēties. Katrā ziņā dzīvojat labi un dienas rit spraigi. Jā, tā var teikt. Jā. Varbūt sāksim ar senāko pagātni tavā mūžā, kad tu piedzimi. Varbūt pastāsti par laiku, kad tu piedzimi, kur tu piedzimi, arī par saviem vecākiem. Mana dzimtā puse ir Vandzene, un es piedzimu Malkalnu mājās. Un interesanti, ka man ar tiem māliem ir tāda saistība arī caur visam mūžam. Tātad Malkalnu mājās, un tagad es dzīvoju Mālu ielā. Bet Malkalnu mājas arī
es varu tā teikt, ka viņas savu nosaukumu godam arī nes, jo es atceros tās dobes, kas man bija jāravē, kuras bija mālainas, māla zeme bija mūsu tajā saimniecībā, un vai nu saule viņas bija izkarcējusi, vai lietu salīs, nekad nebija tāda skaista ravēšana, kāda man ir tagad manā mālielā, kur ir zemīte irdena, bet tā kā es nezināju, ka var zemīte būt irdena un jauka, tad es vienkārši to pieņēmu, un tā tas bija visā bērnībā, ka manas dienas aizritēja tā, kā tam ir jābūt. Mamma man nevarēja pieskatīt, viņa strādāja lauku brigādē, tad bija kolhos laiki, un tas ir 50. gads, un tie ir daži, tā kā es esmu dzimusi janvārī, augstā, ritīgā, bargā ziemā, tais pašās Melkalnu mājās, un krēslas stundā, kā man mamma teica, kad es viņai jautāju, kurā stundā es esmu piedzimusi, viņa man to stundu nepateica, bet krēslas stundā, un šī krēslas stunda arī man kaut kā vijas cauri visam mūžam, un arī darba pasākumi ir tā kā ietekmējuši, piemēram, Ziemeļvalstu lasījumi, kuri notiek rītausmas stundā un krēslas stundā, un tas man ļoti tā fascinēja, un tāpēc es arī ar tādu diezgan lielu aizrautību organizēju šo projektu visās bibliotekās. Tas man likās tā jauki, un arī tagad nojojot, tieši tā maiņa, kad diena sāk zust un gaisma dzies, bet tur putni kaut kā novietojas vakar arī. Vārnas tā lido, un tā katra liekas, ka kaut kur noplanē uz Vilkmuižas ezera ledus, tā kā, un tad viņiem tā sapulcs par visiem tiem putniem ir, un mākuņi sakārtojas. Tāda fascinējoša, tas brīdis ir ļoti, ļoti tāds, ko es tagad tā izbaudu. Visu mūžu ne. Un tēvs, par ko viņš strādāja? Tēvs viņš daudz vecāks bija par mammu, un viņš vispār ir kontrolasistents, un arī mamma mācījās Laidas tehnikumā, bet tad, kad es atceros mammu, viņa strādāja lauku brigādē, es neatceros, ka viņa, jo atcīm redzot, tas bija tad vairāk jaunībā, ka viņi abi bija kontrolasistenti. Tas nozīmē, ja kāds nezina, ko tas nozīmē, ka taisa analīzes govju pienam. un tur vērtē tos tauku procentus un tā. Jums mājās pašiem arī bija lopi? Jā, mums bija govs un aitas un cūkas un viss kaut kas, un vistas un tītari, milzīgs tītari bars. Un jums arī ir brālis? Man ir brālis, 7 gadus vecāks, bet viņš vairs nav, viņš ir mūžībā. Un tajās mājās apkārt bija tikai puikas, kur mēs dzīvojām. Un es arī savu bērnību atceros puiku barā, un tādu lielāku puiku barā. Tā kā man nav tāda meitene bijusi maziņai blakus draudzenīte, un kura var tur parunāt par lellēm, man tāds lelles arī nav bijušas. Es par tādām mantiņām vispār neatceros, ka es būtu spēlējusies ar kaut kādām mantiņām. Es laikam, ar to, kas ir dabā, es neatceros, ka es būtu, teiksim, mamma gāja laukbrigādē, es biju mazs bērns. Un brālis bija skolā, viņš ir 7 gadus vecāks par mani. Un mamma bija salikusi sviestmaizi, man tāds plats gultas gals, un tur viņa bija salikusi man maizītes, un to viņa man stāstīja. Atnāk no darba, maizītes ir apēstas, meitenes turpat kaut kur ir pa istabām, un tur tā man nebija nekāda auklīta un nekas tāds, ne otrs cilvēks blakus. Un tā es uzaugu, un tad es atceros no tiem darbiņiem, kāda man bija jādara. Mums bija apkārt tādi skaisti grāvi mūsu saimniecībai, grāvīši, nevis milzīgie meliorācijas, tie bija vēlāk, bet tādi skaisti pazemi grāvīši, kurus skaisti izpļāva, un tur bija viss iespējamās tējas un meža zemenītes, un man bija jālasa skābenes. Ja taisījās vārīt skābeņu zupu, tad mans uzdevums bija milzīgi bļodu salasīt ar skābenēm. Tām īstajām lauku skābenēm, dobēs, neatceros savā bērnībā, ka mēs būtu skābenes audzējuši. Un kas vēl man no tādas bērnības?
Varbūt ar puikām kādas palaidnības sastrādājāt? Jā, tā kā mums bija tāds neliels dīķis arī sētā, un es iekritu tai dīķi, nezinu kāpēc, un kaut kas, tad, laikam, mans brālis arī nemaz klāt nebija, bet viens no tiem puikām skrien pie mammas, meitenes iekrit dīķī. Bet tas bija augstā laikā kaut kādā, bet es pat to neatceros, ka es būtu tai dīķi iekritus, tā tad maziņa. Un tad mēs ar puikām netālu no mūsu mājām bija tādas granzbedres, bet viņas bija jau senas un apaugušas ar zāli, un kā mēs tur slēpojām. Man bija tāds smuks slēpīts, un es lecu no tramplīniem, un no augstiem tramplīniem ar tādu aizrautību, un visi tie puikas taču arī, un es jau nezinu, kā varbūt meitenei prātīgāk jāuzvedas, bet es skatījos, kā puikas to dara, un mans skaistās slēpīts, protams, no viena leciena arī salūza, pārlūza pilnīgi uz pusēm, un tā, bet to es atceros, kā ļoti, ļoti skaisti. Tādu brīvu laiku, un tad mums dārsā bija tāds liels sīpoliņi, ābeles, jūs zināt, kāda sīpoliņa šķirna maz, tāda smuka āboliņa, kuri stāv arī līdz pavasarim, un viņas, tas vainags bija tā izveidojies, ka tur varēja paņemt spilvenu un ielikt to, un tā atgulties kā klubkrēslā, un tā es atceros, ka es sāku mācīt lasīt, bet es nezinu, cikos gados es tā kaut kā, es to nofiksējusi, un man neviens nav teicis, cikos gados es sāku lasīt, bet es pēc tāds liels Lina Vākos latviešu tautas pasakas, man liekas, ka bibliotekā noteikti jābūt tai grāmatā, viņa ir bieza, tur ir visas sadzīves un dzīvnieku un visas tās pasakas, un tad ir pasaka un tāda skaista bilde, un es tās bildes varēju pētīt. Un mamma man ir dāvinājusi 59. gadā, es pēc ieraksta redzu, un tad jau es noteikti mācēju lasīt, ja viņa man dāvināja tādu grāmatu. Jā, un jo jūsu skolas gaitas sākās kurā vietā? Vanzenē? Vanzenes vidusskolā, jā, Vanzenē bija vidusskola. Kaut gan, kad brālis mācījās, tad laikam vēl nebija, tad bija 7-gadīgā, bet tad, kad es gāju skolā, tad jau bija vidusskola. Skaista, liela, ar brīnišķīgiem pedagogiem, gudriem. Es atceros, bija latviešu valodas skolotāja Māja Krēža, lielām brūnām acīm un ritīgi literāte. Un viņas vīrs Cerons Krēžas bija matemātiķis arī ļoti. Man jau matemātika nepadevās, bet viņš bija no tiem skolotājiem, kas mūs liek mierā. Kad tik mēs daudz maz apjēdzam, pa ko liet grozās, bet eksāmenis pa brīnumu es noliku tīri ciešam. Un vēl bija pāris, Kristberga pāris skolotāji. Rasma Kristberga bija angļu valodas skolotāji, perfekta un ļoti labi iemācīja angļu valodu. Tā kā man augstskolā nebija vispār jāmācās, jo to, ko mums tur mācījies, jau tā kā zināju. Un viņas virs fiziķis, jā. Viņš ar mūs lika mierā tos, kas nevisai to fiziku, jā. Un tā kā man nav tādi baigākie pārdzīvojumi, ka kāds man būtu kaut ko darījis pāri, un es slikti jutusies, es tā labi jutos skolā, jā. Tad jums skolā eksaktās zinātnes mazāk padevās, vai pareizi? Protams, jā. Tāpēc jau es esmu bibliotekāris. Vai šī doma jau bērnībā radās? Nē. Es gribēju kļūt par pastnieci, jo tad, kad parādījās televizori, un mums bija tāds mazs melnbalts televizoriņš, un tur bija filma par tādu pastnieci, jaunu meiteni, kur iznēsā pastu, un visi pa viņu priecājas, ka viņi parādās, un viņi tur vēl laikam kaut kādas puķu dobas iekārtoja, un tā viņa to pastu tur viss cilvēks iepriecināja, un es būšu pastnieci. Un tas bija kādu laiku, ko vēl bija kaut kas, bet to es aizmirsu, ko es vēl gribēju. Un tad, kad es jau biju vidusskolā mācījos pēdējā gadā faktiski, es izlēmu, es teicu, ka es iešu. Mamma teica, un tu nopelnīsi sev iztiku. Tā kā tas jau tajos laikos likās, ka
ka ir tāds maz atalgots darbs, un tā kā, bet es tā kā neklausījos, ko viņi man par to iztiku runā. Tā bija tā kā, jo Vanzenes ciema bija ciemi, ja. Ciema bibliotekā strādāja tāds Šulcs, neatceros vairs vārdu, manas draudzenes tēvs, un viņš arī bija tāds bibliotekārs, kā es tā iztēlojos, tādam ir jābūt bibliotekāram. Tā viņš arī tā neuzkrītoši, tā kā es gāju pie tiem plauktiem, kur ir tādas grāmatas par kaut kādām intīmām lietām vai tādu romānu, kā pēc vāka var nojaust, ja. Viņš nelikās nezinus, un kad piereģistrēja, tad arī tā ļoti ritīgi tāds neuzkrītoši, neuzspieda savu tādu, man patika, jā, un tas arī man faktiski ietekmē, ka es varbūt labprāt būtu tādā ciema bibliotekā. Un te jūs jau no bērna gājāt uz biblioteku? Jā, bija skolā, arī skolā bija laba biblioteka, Vanzenes vidusskolas biblioteka. Tur bija labas grāmatas, jā, es atceros, ka es lasīju gan tur abās bibliotekās. Un tad pēc vidusskolas pabeigšanas jūs iestājāties Latvijas universitātē? Jā, un tajā gadā nebija klātiene. Kurā gadā? 68. gadā nebija klātiene, bija tikai neklātiene. Bet es iestājos, jā, un man vajadzēja strādāt, un tad es septembrī braucu uz Talsiem, uz kultūras nodaļu. Skaidrs Zvejnieks bija kultūras nodaļas vadītāji, un bija brīva vieta Pūņās. Tas ir Valdgalds pagasts. Un Pūņas ir kādi, 20 km no Talsiem. Un tur tā nebija skolas biblioteka, bet viņa atradās skolas bēniņos. Bija atsevišķi ieeja pa trepītēm augšā, apaļā tāda sudrabot bleķa krāsums, pašā centrā kā atver durvis un tādi koka plauktiņi un viena telpa. Un tā es tur sāku strādāt. Bet mums bija tāda biblioteka, bija 3 bibliotekas Valdgales pagastā. 3 bibliotekas bija Valdgales pagastā, pašā Valdgalē, te, kur ir Dzirnavas, jā, tajā vecajā pilī. Un tad bija Pūņās, un tālāk bija Cīruļos. Bet vēl taču bija, man liekas, ka arī Ģibzdē. Katigas, varbūt, ka nebija. To es pašreiz tā, ka nevaru. Lūk, un tad mums bija ļoti bieži jātaisa inventarizācijas. Tieši šajā Pūņu bibliotekā? Mums kontaktēšanas nodaļas vadītāja skata ir auditorija, un es zinu, ka viņas jau brauc un inventarizē bibliotekas, bet tad to biblioteku inventarizēja mēs 3 bibliotekāri, un ciema padomas kaut kāds cilvēks, vai tas sekretārs, vai kas. Tajā laikā Tālīte bija šīs bibliotekas direktors, un viņš nebija nekad, un arī neviena darbinieka, es tagad neatceros, un diezgan bieži tās inventarizācijas, tātad atver inventāru grāmatu, un pie katra ieraksta, tur sameklē grāmatu, un tā. Un grāmatu krājums cik liels bija aptuveni? Es nezinu, cik vienā tādā nelielā telpā, tā kā tā klusā lasītava. Tāda tā telpa, tur daži plauktiņi 1.4. klases bērniem, un tad 5., 6. tajā laikā vispār nebija literatūra gandrīz nekāda. Neatceros, kaut kas Annas Saks, kaut kādi darbiņi var būt, un tā auditorija vispār bija apieta. Tad pieaugušajiem jau bija grāmatas. Jūs šajā Pūņu bibliotekā tad bijāt viena darbiniece vai viena pati? Jā, katrā bibliotekā bija pa darbiniekam, un mēs skaitījām arī lopus. Jā, ziemā mēs bridām pa kupenām, tad jau bija kupenes, un tad bija kārtīgs sniegs. Kārtīgs sniegs,
un bridām, un tad bija tie laiki, kad nevarēja turēt vairākas tās govis, un daži saimnieki mums bija jāiet kūtī, un govs aita, teret, tā mums bija jāskaita, un daži saimnieki, ko tu tur iesis to stāli, tur tev nav ko meklēt, un te, es tev izstāstīšu visu, cik tās govs. Es arī, protams, es biju klusa meitene, es biju ļoti klusa bērns, un arī tāda es biju 18 gados, un es taču neiešu, ja man nelaiž tajā stālī, tad nelaiž. Es pierakstu, cik viņš man saka tās govis, un tad jau vispār pievēr acis uz to, ka ja saimnieks var turēt 2-3 govis, un viņš ar tām piegalā, lai viņam būtu tie vietējie tur tajā ziņā tas bija tā normāli. Jā, tais laikos, es arī lasīju, ka bibliotekāram ir jāveic ne tikai savi bibliotekārie pienākumi, bet arī jāskaita lopi. Vēl varbūt grāmatas bija jātirgo vai kaut kas vēl bija? Nē, nebija jātirgo, bet jādara. Tā kā tas mikrorajons bija samērā liels, un es nezinu, tā bija manas pašas iniciatīva iespējams. Es gāju ar grāmatu somu uz mājām pie vecākiem tādiem cilvēkiem. Un bija tāda frītagu tante, es atceros, un es viņai nesu tās grāmatas, bet tur zosis. Un tās zosis, es ienāku sētā, un viņas man viss gāgādams nāk virsū, un es ar to somu šitā laižu to somu riņķi, un visam tām grāmatām notrūks rokturis. Es paķeru to somu un nesu tās grāmatas vai frītagu tantē, bet viņa, redz, kā tas ir, es tā ilgi pie viņas pavadīju vairākas stundas, viņa manī stāvjāja, viņa daudz ko stāstīja arī par savu dzīvi, un tā, jā. Tas bija tā ļoti interesanti. Arī, tāds darbiņš vēl bija. Jā, Ilze, jūs teicāt, ka bija arī krāsns. Tātad, vai jums pašai bija jākurina, vai malka pašai bija jāgādā? Tas atkal ir. Es aizbraucu uz Pūņām, un man ierādīja dzīvoklīt Pūņu krejotavas bēniņos. Bēniņos, no otrā stāvā. Un tur bija kaut kāda krāsns, bet ziemā tur bija jāliek galvā pižiks. Man bija tāda cepura ar ausīm, es saģērbos ritīgās drēbēs, uzvilku vilnas zeķis un tad vēl kaut kādas pilčus virsū, jo nevarēja viņu piekurināt to krāsni, kas man bija mājās. Labi, es tagad esmu piecēlusies, aizgājusi uz biblioteku, tad nebija lodīšu pildspalvas, bet bija tinte, kad jāievelk ir iekšā tinte pildspalvā un jāraksta. Un es tagad paņemu to pildspalvu, bāzīšu tajā, kur man ir tā tinte, atduras pret ledu. Tā tinte ir sasalusi. To es neatceros, ko es tad rakstīju, bet gan jau viņa kaut kad atsila, un tad tā bleķa krāsnes jau malka bija kaut kur skolas šķūnītī kaut kā tā tur pagalmā. To es iekurināju, un tad jau viņi man tur metra attālumā, protams, ka man drīz vien bija silti. Tā kā, bet es nezinu, es to kaut kā, tagad es tā brīnos, redz, kā arī var dzīvot, bet es nebiju pārmocījusies vai kaut kāda nelaimīga vai kaut kā tā, jo es nezināju, kā ir citās bibliotekās īpaši, Vanzenē. Bet Vanzenes kaut kā vienmēr es augstinājusi, ka viņa tā vieta, tāda, jā. Un kā tas gadījās, ka jūs nokļuvāt Talsos? Jo pēc Pūņām jau sākāt strādāt Talsu bibliotekā. 3 gadus es nostrādāju Pūņās un iepazinos ar savu vīru, kurš arī dzīvoja Pūņās. Un mani aicināja Hilda Stiglica, kura tajā laikā bija bērnu bibliotekas vadītāja. Jūs varbūt Talsiniet atceraties arī. Un viņa bija atbraukusi uz to Pūņu biblioteku arī kaut kādā tādā inspicējošā braucienā, un tad bija tāda moda, ka vajadzēja taisīt kartotēkas, teiksim, 1-4 klašu grāmatām bija jātaisa tās ir pa pionīriem, tās ir pa dabu un komjaunetni un dabu, tā, visas tās grāmatas bija jāsadala
uz tām kartiņām. Nu, kas ir tas? Nu, es tur tos savus plauktus, 2, 3, es viņus tur fiksi sadalu. Un es nezinu, varbūt citiem tik labi neveicās. Un viņi man tā slavēja pa tom kastīti, kur es saliku uz tās grāmatas pa tēmām. Es domāju, nu, gan. Bet, un tad, jā, tev jānāk, tur atbrīvojās, nezinu, vai sārīt, vai kas nāca uz lielo biblioteku, vai Daila Poriņa, kur arī strādāja bērnu bibliotekā tajā laikā. Nu, kaut kā darbinieku, nu, vajadzēja darbinieku. Un tā un arī es apprecējos un atnācu uz Talsiem, bet man Pūņās, tad, kad man lika izšķirties, man vajadzēja izšķirties, nākt uz Talsiem, uz to biblioteku, tad man iedeva dzīvokli jaunus celtā mājā. Talsos? Nē, Pūņās. Pūņās. Man teica, ka man dos to dzīvokli. Man teica, ka bibliotekā pārcelsies arī uz vienu dzīvojumu ēku, tur izkārtos to dzīvokli kā bibliotekai. Un iedomājieties tā dilēma no tādām perspektīvām, bet es tomēr nācu uz Talsiem. Nezinu, kāpēc tā. Es domāju, bet izlēmu tā. Jā. Un Talsos tad arī jums dzīvokli piešķīra? Un Talsos man iedeva avārijas māju, to dzīvokli. Un tad, kad mēs likām tās mēbeles, tad viņi bija šķība tā. Arī bija viena istaba un kaut kā tāda virtuve nodalīta, tā slīpa, tā grīda. Tā kā gribēja kādu mēbeli nolikt, tad viņi tā kā šļūts, tā kā vajadzēja ritīgi atstutēt, lai to mēbeli, lai viņi tur stāvētu. Pretī slimnīcai tā māja vairs nav, viņa sen jau ir novākta. Pretī slimnīcai bija tāda māja, un Hilda Stiglitz bija ļoti gudra sieviete, un viņa bija arī, man liekas, dzīvokļu komisijā tajā laikā. Bija tāds visāds komisijas pie pašvaldību, tad nebija, tad bija izpildu komiteja. Un viņa teica, avārijas māja jau nodedzinās, bet viņi ir avārijas māja, un viņi tev iedos ātrāk dzīvokli nekā. Un tā kā, jā, tad es arī gāju uz to avārijas māju. Un vai atceraties savu pirmo darba dienu Talsos? Kāds bija kolektīvs? Pirmo darba dienu, tomēr laikam es tā īsti neatceros. Es atceros Maiju, ka viņa tur kaut kur grozījās. Kas vēl tad bija? Gundvēpē, kur arī ir pensijā. Bet to Gundiņu es neatceros. Es atceros, ka Maija tur bija tā ir lielā iela, tad bija Gagārina iela, pretī Garkanam otrā māja no baznīcas skāpnēm bija toreiz biblioteka tajā mājā. Tur apdrošināšana kādu laiku bija un tā. Un tur bija tāda nelielā sitaviņa, liels skatloks, kur varēja ļoti jauki izkārtot grāmatas, un visi, kas gāja garām, varēja redzēt tās grāmatas un to izstādīt, vai to tēmu, ko mēs tur atspoguļojām. Bija arī neliela telpiņa mazajiem bērniem grāmatām un pārējā literatūra. Apkopēji bija Hilda Stiglitzes mamma, un viņa bija ļoti tāda, viņa vaskoja, tur bija tāds tumšs brūns linolejs, un viņa vaskoja tās grīdas, ka mēs nācām iekšā, tad smaržoja pēc vasku. Tas bija tā ļoti patīkami, tā mīlīgi. Un kā jūs vērtējat to, ka jūs bijāt tā kā pieaugušo bibliotekas vadītāji Pūņās? Bet Talsos tomēr pārnācāt uz bērnu biblioteku. Jā, tāpēc, ka man tur piedāvāja un tā, bet Pūņās jau bija ļoti interesanti tajā ziņā. Pirmkārt, arī mani visi tur nāca skatīties, man bija diezgan daudz lasītāju, jo atbraukus kaut kāds skuķis no kaut kurienes vai ne. Tur nāca tādi man bija tie pieaugušie, un visi bērni skrēja starpbrīžos no tām savām skolas telpām pie manis. Un tur arī vidusskolnieces, viņas mācījās Talsos, bet tad pēcpusdienā atbrauca uz Pūņām un nāca pie manis. Un vēl tur viena otra draudzene, kas tajā Grosbacha Guna, kura ilgus laiks bija pēc tam Pūņas bibliotekas vadītāja, viņa arī nāca. Un man liekas, ka Guna vienreiz izteicās, ka es esot ietekmējis viņas izvēli kļūt par bibliotekāru. Ļoti jauki. Tad jau sanāk, ka Talsos strādāt ar bērniem bija samērā jau ierasta prakse jums šajos 3 gados. Tas tā tik ierast. Jā, bija bērni, jā, tas man tā kā nebaidīja, bet vispār pasākumu man bija sākumā
sākumā es pilnīgi atceros, kā es jutos, bija grāmatu apskats Pionieru varoņi, ja. Tajā laikā jau tā matrosa varoņu darbu un visi tie jau bija mums jāpopularizē un tā. Un Pionieru varoņu apskats es viņu sagatavoju un skola, tad bija viena no pamatskolām, bija muzeja telpās tagadējās. Un man tagad tur sasaukts ir vairākas tās klases. Kā es biju, kaut gan es biju likusi eksāmenus un visu, biju runājusi, teiksim, cilvēku priekšā, bet tiem bērniem, tam lielajam baram, kas sākumā tur piepildīja tā telpa, es biju tā nobijusies, ka sākumā vispār nedzirdēju, ko es pati runāju. Ļoti, bet man bija jālauž sevi ļoti, ļoti. Man bija jālauž tā, es visu mūžu laužu sevi. Arī tad, kad kļuvu par metodiķi, jārunā visu rajonu bibliotekāru priekšā jāsagatavo tur tādi norādījumi vēl tām vecajām gudrajām kundzēm, kuras man tur Radela Laimdota, Visvāža Radeļa, kurš kadreiz bija izpildkomitejas, viņš bija kādu laiku izpildkomitejas, ir pilsētas priekškalā un Taiga Asis un tādas leģendas, bibliotekāra leģendas, tur man sēž un es viņas tagad mācīšu, ja. Tas tā, tur man bija sev jālauž un tad, kad bija jārunā pamazām ar tiem bērniem, es tā ierunājos un man tas vairs nebija grūti. Vienīgi tad, kad uzaicināja rakstnieku ciemos, tad ir atkal tāda liela atbildība un tā, tev ir kaut kā jādomā, ko rakstnieks teiks, kā bērni uztvers un tā. Bet tad, kad tie lielie lasīšanas svētki, es pati viņus izdomāju, ka tādi būs mums. Un tagad ir pilna kultūras tam zāle, sākumā balkons pārpildīts, zāle pārpildīta un vēl pie mikrofona. Tas mikrofons arī ļoti traucē tādam nepieredzējušam cilvēkam. Tu aizmirsties, tu viņu palaid sānis un tā. Un, lūk, šie brīži man tādi ir atmiņā, bet pamazām atkal pierodam. Tā laikam ir tā dzīvē, ka kaut kas ir jādara ar varu un tad tas aiziet. Jā, teicāt, lielie lasīšanas svētki, tad kuros gados tas tika ieviests bibliotekā un kas tie tādi vispār ir? Varbūt kāds nemaz nezina. Mums bija ļoti, nevis bija, bet ir bērnu literatūras centrā tāda Silvija Treķjakova, kuru es vērtēju ļoti, ļoti augstu. Viņa gudra, inteliģenta, prot valodas un prot ieraudzīt pasaules tādas novitātes, kas tā kā vajadzētu pārņemt mums. Un tas ir viņas nopelns, arī tā bērnu žūrija, kura tur Nīderlandē un kur citur viņa bija tāda bērnu žūrija. Es domāju, ka jebkurš no jums dzirdējis, kas ir bērnu žūrija, ja, ka noteikti tur bērni izvēlas kļūt par viņi lasa grāmatu kopu, 25 grāmatas, un tad viņi to vērtē un dod vietas, sarindo 1., 2., 3. vietu. Tā ir tā būtība, un tad ir noslēgums. Un Silvija Treķjakova ievies to, un es ieviestu mūsu novadā tā pakāpeniski. Un tad tie noslēgums, tad, kad bērni ir lasījuši pusgadu, tad ir noslēgums februārī. Un Ķīpsalā taisīja šos lielos lasīšanas svētkus, kur varēja braukt viens bibliotekārs un viens tas ekspertiņš, kas ir strādājis. Ja mēs te esam 400 vai 500 lasījuši tās grāmatas, un es vienu paņemu līdzi uz to Ķīpsalu. No visa Talsu rajona tombrīd noteikti. Jā, laikam nevis viens no visas rajona, bet no katras žūrijas bibliotekas. Bet tik un tā nevar viss. Mums žūrijā piedalījās, 24, arī tur bija ierobežojumi. Un es tur sākumā kāds 3 gadus es braucu ar tiem bērniem, tādu nelielu autobusu. Tam autobusam ir jāmaksā visas tās stundas, ko viņš tur sēž mums klāt, un arī tas dārgi iznāca, un visi tik un tā netiek. Bija skaisti, jā, tur bija tās programmas un mākslinieki, un tā, un tad es domāju, jātājas ir šeit, un tad varēs visi atbraukt uz to centru.
Nu, tāpēc tie svētki arī tā tapa. Bet tad mums tautsnams kļuva par mazu, un mēs pārcēlāmies uz sportanām, kur atkal bija problēma, ka sportanāms ir sportanāms. Viņš ir domāts fiziskam aktivitātēm, un tur ir grozi, un tur ir tādas sienas, un tur nav skaistuma tāda ārējā, jau noformējuma skaistuma, un tā par to bija jādomā tā kā vairāk un tā. Bet tā visi bērni varēja nejūt arī, ka bērni tautsnamā, teiksim, viņam apnīk sēdēt, viņš spraucas visiem garām un iet ārā traucē. Cilvēks uzreiz jūt, kur pieceļās. Tagad bērni tā no tām stadionu rindām, viņas vienkārši no tām tribīnītēm izslīd ārā. Tas nebija tik ļoti traucējoši pārējai tai norisei. Jā. Un tātad jūs arī vienā brīdī kļuvāt par direktoru, arī par metodiķi? Par metodiķi. Kā tad tur bija, kad es sāku par to metodiķi? Diezgan jau ātri, diezgan jau laicīgi. Nu jā, tā pat Hilda Stiglits jau laikam arī man ir lika strādāt par to metodiķi, bet es sēdēju turpat tajā bērnu bibliotekā. Es biju metodiķis darbā ar bērniem. Un tur es atkal varu slavēt Skaidru Zvejnieci, kā viņa mani tā kā izdresēja tajā jomā, kad kā ir jāizanalizē bibliotekas darbs, jo tajās viņa, es domāju, ka viņa tā bija, kas organizēja tāds, tur piedalījās no ciema padomas kaut kāds darbinieks, tas bibliotekārs, kurš tā kā ir inspicēts, ja, un es un tā Skaidra. Un tur viņa mani pirms tam pasauca, un ko tu esi paredzējusi, un tas nav tā formulēts, un tu nevari saprast, ko tu tur esi domājusi, un no tā es iemācījos, un tas man palīdzēja vēlāk arī gada tekstā atskaišties pārskatos, kā ir jāsasistematizē, lai tam lasītājam arī kāda, ka viņš var saprast, ko tu tur esi domājusi, un tā, tur es tiešām saku paldies Skaidrai Zvejniecei, jā. Un kā tas nācās, ka jūs kļuvāt par direktoru? Un tad es strādāju par to metodiķu vairākus gadus, un man ļoti palīdzēja tas, ka es biju strādājusi tajā Pūņu bibliotekā. Es zināju, kā tas ir, ka tev ir jāatbild par savu telpu tīrību, lai viņi ir smuka un kārtīgas ir grāmatas, un es biju sapratusi arī, nāk jau visāds, jebkurā darbā nāk jau visādas tādas prasības, kuras tā kā, viņas ir prasības pēc, tā kā ķeksīši pēc, un viņas daudz neko lielu nemājina lietas būtībā un darbā ar cilvēkiem vai kaut kā tā, un tad ir jāizvērtē, kas ir prioritāte, un tad, kad es braucu uz tām bibliotekām, un es tagad aizbraucu uz kādu vietējo biblioteku un redzu, ka tas bibliotekārs nav salicis tās kartiņas pēc tām tēmām, tur nav jaunākās, viņš nav paspējis varbūt, bet kurš tad to kastīti tur pēta, kurš viņu no bērniem skatās, tas ir tikai bibliotekāram pašam, un tad es tā sapratu, es arī pievēru acis, labi, štunca tavu kasti, tā es, protams, neteicu, bet es katrā ziņā to tā neuzsvēru un nerakstīju punktā, viņš nav to un to izdarījis. Drīzāk bija jānovērtē tas darbs, kā viņam iet ar tiem cilvēkiem, vai pie viņa grib nākt, vai viņš ir atvērts tiem cilvēkiem, vai viņš kaut ko var ieteikt tiem cilvēkiem. Tas man palīdzēja, tas darbiņš 3 gadus tajā Pūņu bibliotekā, un arī, visā tajā metodiķa darbā. Es biju sapratusi, ko nozīmē vienam būt atbildīgam par visu, jo ar katru gadu jau tās prasības tur auga, un tad par to direktoru es kļuvu, es nezinu, kāpēc. Hilda pati gāja prom, jā, protams, Hilda pati gāja prom, un viņa, tu būsi. Es saku, es nebūšu vadītāji. Nē, tu būsi. Un tad mans kolektīvs, kas pēc tam mēs ilgus gadus strādājām kopā, labāk tu nekā kāds cits nezināms ļaunums. Tā, jā. Un es arī tā nejutos baigi kā tāda vadītāja,
Nu, es jau biju strādājis ar viņām kopā, un tad ir tā diezgan grūti tagad bakstīt ar pirkstu, tu tā, tu vai šitā. Un, nu, jā, man tā bija diezgan liela problēma, bet mēs tā ģimeniski tomēr dzīvojām, un es uzskatu, ka mūsu biblioteka bija laba biblioteka, un mēs varējām vienoties par kaut kādu lietu ļoti, ļoti labi, un arī pasākumos. Un vēl kas vadītājām ir svarīgi redzēt savos darbiniekos to, ko viņš var, kas viņam vislabāk izdodas, un to tu viņam liec. Nevis viņam liec, viņš nemāk uzstāties, nevis nemāk, bet nav brīvs runājot, tā liec viņu mierā, liec viņam kaut ko citu, kaut ko sīku. Bibliotekā ir darbi visi sādi, un liec viņam to, ko tāds pienākums uztic, ko viņš ap prieku, un tad viņam tas izdodas, un viņš pats ir laimīgs. Nevis to, ko viņš nevar, un tad ir ne šis, ne tas. Tā kā to es arī tā sapratu. Un tagad šo to vērtējot, man tas tā liekas diezgan būtiski, jā, jo arī pašam tam vadītājam, viņam arī ir jāiet pie cilvēkiem, jātaisa pasākumi, jārunā, jāpasēž pie apkalpošanas, jo tad jau tu nevari zināt, kā jūtas tas bibliotekārs, ka viņš runā ar cilvēkiem, ja tu pats nekad neesi runājis ne auditorijas priekšā ar saviem lasītājiem, nedz arī aiz tās letes un ieteicis kādu grāmatu vai ko. Tad jau tu nezini, kā tas tavs darbinieks jūtas. Tu viņam tur kaut ko pārmet, bet vai tas ir pareizi un taisnīgi, tu nezini to, ja tu pats to neesi izjūtis. Un cik jūs darbinieki strādājāt, tad, kad tu kļuvi par direktoru? Mēs visādi strādājām. 5 mēs tur bijām, tad mums bija ļoti daudz lasītāju un visādi tie pienākumi. Tad mēs kaut kādus gadus bijām arī 6, jo mums tās telpas tur bija ļoti plašas. Atsevišķs lielais abonements, kur ir no 5. klases līdz 12. Tā kā tas bija tajā pilsētas galā, tad arī ļoti daudz pieaugušie mums bija. Es to neuzskatu par kaut kādu grēku, ka bērnu bibliotekā nāca pieaugušie, un es arī pirku grāmatas, kur arī saņēmu pārmetums, protams, par to, ka es pērku arī tāds romāns, bet arī to es neuzskatu par grēku, vienalga. Un bija atsevišķi maziem bērniem abonementiņš no bērndārs vecuma līdz 4. klasei, vēl lasītava atsevišķa telpa un vēl datortelpa. Tātad lasītava vajag darbinieks abos abonementos, 3, pie datoriem arī. Tā. Un te, kad jūs kļuvāt par direktoru, jums noteikti arī tad bija tā vīzija. Vai bija kaut kāda jauna vīzija, kā jūs kādā veidā gribējāt strādāt, vai redzējāt, kas arī Hildas Stiglits laikā varbūt, ko varēja pamainīt un kā jūs to ieviesāt? Varbūt ir kaut kādas atmiņas par šo? Man diezgan sākumā bija grūti pašai kontaktēties ar rakstniekiem, meklēt koordinācijas un tā, bet Hilda jau to praktizēja, jā. Es atceros Laimonu Vādzemnieku, ka viņš ciemojās, Jāzeps Osmanis un to es ļoti intensīvi pārņēmu, jo es redzēju, ka bērniem ir svarīgi redzēt to rakstnieku, kur viņš paņem plauktā, tas ir Jāzeps Osmanis vai tas ir Ulds Ausekls, kāds viņš izskatās, kāds viņš ir dzīvā dabā un kaut kā saprast, ka tas rakstnieks arī ir cilvēks, kurš raksta viņam to grāmatu, lai tā tuvā saiknīt. Un faktiski es uzaicināju visus, kurus vienkārši bija iespējams. Gan ilustrators, tie rakstnieki nebija pārāk daudz, kas rakstīja bērnu grāmatas, tad es ilustrators un tulkotājs. Un tur tādas jaukas atklāsmes par šiem gadiem ir bijušas ļoti jaukas, jā. Jā, varbūt pastāst kādu gadījumu, kas tev visspilgtāk atmiņā ir palicis, kas bija atbraucis ciemos un kā bērni to uztvēra, uzņēma. Es laikam jau šad tad esmu stāstījusi. Mums visiem, maniem darbiniekiem, manām meitenēm arī ļoti patika, teiksim, ir mums Latvijā dialekti, ja, dunžiņi,
tas vidus pareizais dialekts un tad latgale. Un mēs izdomājām, Ulds Auseklis, jā, viņš mums bija biežs viesis, un viņš būtu tas vidusdialekts, Arnolds Auziņš Dunžiņš un Antons Slišāns vēl bija tad dzīvs, un 3 rakstniekus uzaicināt vienlaicīgi. Tā kā telpas mums atļāva, tad mēs nosēdinājām katru rakstnieku Antons Slišānu augšā zālē, Auseklis bija lejā lasītavā un Arnolds Auziņš, tad mūsu tā datora telpa vēl nebija, tā datora vēl vispār nebija, un tā bija tāda liela brīva telpa. Un tad mēs uzaicinājām bērnus, un tie bērni riņķoja pie katra rakstnieka. Un pabija pie katra, un viņi jau bija stāstījis, ko es vēlos, lai viņi par savu dialektu, ne tikai par to dialektu kā tādu, bet arī par dzīvi tajā savā vidē un bērnību un visu. Un Antons Slišāns, es nezinu, kurā pilsētā viņš dzīvoja, bet katrā ziņā viņam bija jāceļas, nezinu, pirms pusnakts jābrauc uz Rīgu un tad uz Talsiem, jā, bet viņš arī tik ļoti, ļoti interesanti stāstīja, un kāda viņam bērnība, un diezgan smaga, un tā. Nu, tas bija ļoti svētīgi, un tad tā tie bērni iepazina visu to mūsu Latvijas. Un tad vēl, es atceros, Māris Runguls arī, viņš joprojām raksta bērniem, un viņam bija tāds projektiņš, bet tas nebija viņam. To ierasināja, man liekas, ka sākuma skola, ka viņiem vajadzēja kaut kādu mākslas projektu realizēt, un man piezvana viena skolotāja, un jūs nevarētu kaut ko izdomāt bibliotekā. Man ienāca prātā tas Māris Runguls, ka viņam arī ļoti daudzveidīgi tā daļrade. Tur ir spogu stāsti, tur ir romāniņi, bet kāpēc es tos ex-librus viņu liku taisīt, lai būtu tā māksla arī? Jā, bērniem bija arī jāzīmē ex-libris par Māru Runguļu daļradi. Un tad arī vienā telpā ir tie ex-librijā, pa tiem stāsta, vienā spogu stāsta, bet tur mēs ļoti, ļoti iesaistījāmies. Tur. Un arī komponēta ir viņa dzeja Mārim Rungulim. Augustā ir augusts un atkal stārķi. Ir tāda viena dziesma ļoti, ļoti jauka. Un tā mēs atkal rotējam tos bērnus, pateicoties tam lielajām telpām, kur varēja visu kaut ko izdarīt. Tie man tādi, un, protams, lasīšanas svētkos jau tur jau arī pirmais bija pēkšņi aizmirsu, kas ir miris 33 gadu vecumā. Šausmas. Pasakiet, kas? Mārtiņš Freimans. Mārtiņš Freimans, jā. Mārtiņš Freimans bija pirmais, un viņš tas bija Tautsnamā, un viņš nokavēja stundu, man liekas, jo pēc tam viņš teica, ka viņš nekad nevar uzcelties, ka viņš ir vēlais putenis, ja, ka viņš ceļas, un viņš atbrauc ar milzīgu nokavēšanos, bet es nezinu, ko es darīju. Līdz tam es biju saicinājusi izdevniecības, un tur Jāsep Osmaņa tā izdevniecība, Anneli bija, un vēl es taisīju tādu kopiju, kā tajā Ķīpsalā bija, ja, un man bija balvās tāda siera rituļa, Dainis Norenbergs sponsorēja, man tāda siera bija skaisti tie 3 karšie. Un ko es visu tur nebiju izdomājis, tas bija ļoti, ļoti grūti, un viena pēc otru man kādas 2 izdevniecības neatbrauc. Iepriekšējā vakarā paziņo, kas tur kādu iemeslu pēc netiek, un tā. Es, man liekas, tur nosirmoju, ne pa jokam, pirmie un šitā man iet. Tie bija pirmie tieši lasīšanas. Tie bija pirmie, bet kaut kā jau tikām galā, un tas Mārtiņš Freimans nāk pa eju tai Tautsnamā. Visi ar ovācijām viņu sagaida. Es domāju, tā jau labi, ka tā patīk tik ļoti. Un viņš arī daudz nedziedāja, bet daudz vairāk viņš runāja par to savu dzīvi. Viņam māsa ir Ilze, un es tā atceros, jā, viņam vēl nebija jāuzstājas,
tad Aivars Lācarus bija domas priekšsēdētājs un Māriņam Freimanim vienā dzejolī ir tāds, ir jāsadauza papieri kaut kā bija, lai iztecētu piens, bet es tagad galīgi neprecīzi, jā, bet būja ritīgs sitienis, lai tu saprast, kas ir kas, jā, tā tas bija domāts, tā jēga, bet un Aivars Lācarus man bija ielūgums uz tiem lasīšanas svētkiem, un to es esmu moto uzlikus, un tas Aivars Lācarus atver to, es kā mediķis, viņš ver un lasa to, ka jāsadauza pieri, un tas galīgi, bet tas atkal tādu humoru izraisīja, un tas Mārtiņš Freimans ar savām zilajām acīm man te sēž blakus, un kur es varētu uzpīpēt. Viņš man, un tad es viņu pasūtīju augšā pa tām trepēm, un tā, bet viņš ļoti jauki runāja par savu dzīvi, un bērni tik daudz jautājumu uzdeva, ka man liekas, ka visus pat nevarēja atbildēt, un pēc tam kaut kad bija Aija Andrejeva, kur arī, es atceros redakciju, jā, arī vienmēr nāca, un ir tā bilde, ka tā Aija arī ļoti jauniņa, viņa tikko bija sākusi arī dziedāt, un tad viņa bija Aiša, un tāda bilde ir pirmā lapā, ka tā Aiša ir pilnīgi ielēngta no bērniem, jo viss pēc tam nāk ar tiem autogrāfiem, un tā. Un Nikolais Puzikovs vienā gadā, viņš pat tie bērni lien uz skatuves, ja viņas jau nevar novaldīt. Tiklīdz nedrīkst pušplēst dilbīt, ieminēties, dziedat līdzi vai kaut kā jūtieties brīvi, nedrīkst teikt to frāzi, jo viņi tad saprot to 10-kārši spēcīgāk. Un rāpjas uz tās skatuves, un tās Nikolais neliela auguma, un tie bērni viņam, un viņš tādam dusmīgām acīm uz mani skatās, novāciet tos bērnus, es vairs nevaru padziedāt. Ir jau katra reizi. Un mums tā manas meitenes kaut kad ieminējās, rekā jūt tā dīvaini. Mēs uzaicinām, un pēc tam tas dziedātājs brauc uz Eirovīziju. Un tā Aija Andrejeva arī brauca, music, arī tas Emīls ar to Maratu. Tie arī bija, tad bija tā abrakadabra modē ļoti, un tad, ja viņi vēl nebija tik kruti, kā saka, un viņas varēja uzaicināt un apmaksāt. Jā, Mārtiņš Freimans taču arī piedalījās Eirovīzijā. Trijotā dziedāja, ja nemaldos, vai ne? Bija. Un tā uzstāšanās jau, es domāju, ka es ļoti daudz tādas, tiem bērniem jau ir svarīgi, viņi jau lauku bērns, viņš arī atbrauc no kaut kā, tālas vietiņas, kad viņam nebūs tāda iespēja pašam ar savām acīm redzēt tādus cilvēkus, un tas bija ļoti svarīgi. Kādi vispār ir tobrīd bija bērni, varbūt ir šobrīd citādāki pa tiem gadiem, jo jūs jau gandrīz 40 gadus strādājāt par direktori. Vai ir mainījies kaut kas, vai ir kaut kas tāds, kas vieno šajos bērnos, kas ir vienojoši? Tagad jau ir laikam diezgan traki, te pēdējos gadus nevar teikt, pēdējo gadu, kad es šeit strādāju, teiksim, bērndars grupiņa, ja, un es esmu kāds 3 līdz 5 grāmatas viņiem var, bet tad ir arī gandrīz tā, ka ir jārunā, ka katrs vārds kaut ko izsaka un ka viņam atveras un tā, un tik līdz tu kaut ko vairāk sāc iedziļināties, tā jau vairs nevar. Tad rāda, ka man zobiņš lūst ārā, man ķeras pie brunčiem un saka, ka man zobiņš lūst ārā un vēl visu kaut ko. Jā, tā klausīšanās noturība ir ļoti, ļoti minimāla. Ļoti minimāla un tad jau kaut gan, kad bibliotekārs kaut kā labāk var noturēt to uzmanību, es domāju. Jo skolotājs reizēm arī sāka rāt, un es saku, labi, mēs tiksim galā. Un arī tiek labāk galā, nekā viņi tur strostē ik uz teikumu, bet ir citādāk bērni, protams, ir jā.
Varbūt pastāsti vēl par pasākumiem. Tātad lielie pasākumi, kas ir vairāku gadu garumā bijuši bibliotekā un kas ir vēl joprojām, kas tiešām tavuprāt darbojās? Nu jā, šī ir tā bērnu žūrija, pa ko mēs te runājam visu laiku. Tad tie Ziemeļu valstu lasījumi, tas arī, man liekas, ka arī tas ir Silvijas Treķjakovs tāds ierosinājums, ka Latvijā tādiem vajadzētu būt. Tā ir mūsu darīšana, vai mēs to pieņemam vai nē. Mēs arī varam iztikt. Mēs varējām iztikt bez lasīšanas svētkiem, mēs varētu iztikt arī bez tiem Ziemeļvalstu lasījumiem. Bet mēs pamēģinājām, tie Ziemeļvalstu lasījumi nozīmē to, ka novembra nedēļā, viena nedēļa pirms valsts svētkiem, parasti ir viena nedēļa, kad Ziemeļvalstis, tur Zviedrija, Somija, Dānija, Baltijas valstis, Igaunija, Lietuva, un vēl tur sāk jau piedalīties arī tur citas valstis, lasa vienus un tos pašus darbus, un atkal tie darbi sadalīti pa grupām. Teiksim, rītausmas lasījumi ir tiem maziem bērniem, un tad ir vēl pusauģiem un lieliem cilvēkiem. Tie lasījumi arī nav vienādi. Un bibliotekāriem, mūsu bibliotekāriem ļoti patika tie. Pēc atskaitēm es lasu, ka viņi papildina ar visu, ko tur, protams, ļoti skaisti tā rītausmas stundā to svecīti iededzināt un bērniem pastāsta, ka šajā brīdī arī Zviedrijā bērni sēž kaut kur pie svecītes un lasa šo pašu darbu. Bet mūsu bibliotekāriem bija ļoti tāda radošas idejas, ka viņas tur visādi papildināja. Un nav jau svarīgi, teiksim, Spāras bibliotekā nav daudz mazs mikrorajons, bet kaut vai 3 lasītāji tevī klausās un tur radi tādu noskaņu. Arī tas, svarīgi, jā, tiem cilvēkiem tas svarīgi ir. Jā, tieši vēlējos prasīt, ko darīt mazo biblioteku darbiniekiem, kā viņiem piesaistīt bērnu uzmanību un raisīt šo atvērtību pret grāmatu. Lieta tāda, ka jau katru gadu jau likvidē gan bērndārzu kādu, gan skolu, un bibliotekāram tas ir graujoši, var teikt. Jo tā skola un arī tas bērndārs ir tāds vienojošs punkts un vietiņa, kam kaut ko dot, jo ja tev ir jāiet pa mājām vai jāzvana, nāc uz biblioteku, nav tas loks. Tā kā tiem bibliotekāriem pavisam ir grūti strādāt, un to ir jāsaprot, jā. Iespējams, jābūt ļoti radošiem. Ir jābūt, un ir jau cenšas jau arī, bet organizēt, bet arī es domāju, ka nevar arī paļauties uz to, ka tu izliksi afišu, ieliksi avīzē, ieliksi Facebookā un tā, un tad tev nāks, tā arī nav. Un ja tu gribi, lai vairāk masveidīgāk, protams, iepazīst to grāmatu vai ko tu gribi pateikt, tad ir jāaicina, jāpiezvana tam skolotājam, un tas nav nekāds grēks, ja tu aicini noteiktu klasi. Un tajās norisēs, kas mums it kā bibliotekāriem bija jāliek, tajā novadziņās, tajā avīzē, nepietiek vietas, ja? Nepietiek vietas, ka, ja jūs uzskaitat visus pasākumus, kas jums būs, bet tie ir aicinātai auditorijai. Var jau nākt, ja tu vēlies arī neaicināts, gan jau tev vieta atrastos, bet ir svarīgi, lai tomēr atnāk, un viens skolotājs atnāk, viņš pastāst citam skolotājam, un tas arī grib, un pēc tam, ja tas ir bijis publiski, tā kā izreklamēts, tad arī tā ķēdīte aiziet, un viens skolotājs grib otrs, un pēc tam ir tā atdeve. Tur ir tā jēga. Ja te būtu tas, laikraksts tāds, kāds viņš ir, cik liels viņš ir, tik ir. Jā, un tu savas, tā teikt, bibliotekas vadītājas amatā esot, arī es piedzīvoju biblioteku pārcelšanos. Varbūt pastāstīs, kā ir pārcelties, jo grāmatas ir tūkstošiem.
lasītāji ir jāapkalpo, vai biblioteka ir jāslēdz ciet, varbūt ir kāds, kas palīdz tajā mirklī. Pastāst varbūt, cik pārcelšanās tu esi piedzīvojis savā darba mūžā? Es tikai šito vienu, šito vienu nē. No tās lielās ielas pie tām baznīcas kāpnēm mēs pārcēlāmies uz lielo ielu 27, tas ir pretī Mego, kur mēs nodzīvojam ļoti daudzus gadus. Un tās telpas ieguva, protams, Hilda Stiglīts ar savu gudrību, savu statusu, kāda viņai bija teikšana. Jā, viņa bija tur tajās pilsētas izpildu komitejas komisijās attiecīgajās, un viņa arī prata, viņa bija liels diplomāts, un tās tāds, es domāju, vadītājiem ļoti nepieciešams īpašības. Un tās telpas mēs ieguvām kaut gan, viņas bija ar tām linolēju grīdām un tāds, bet mēs bijām, protams, ļoti, ļoti laimīgi. Un es tā īsti neatceros, kā mēs nesām vai vedām vai kā tās grāmatas, jo tur tāpat iela jau vien ir. Un tie jau pārsimts metru tālāk. Jā. Es kaut kā neatceros, vai es par gadu neatceros, 76. Varbūt, ka es pat to nepiedzīvoju, jo man piedzima Ieva tad. Es varbūt pat biju dekretā, es nezinu. Otra meita man varbūt piedzima. Un tā, bet es atceros, ka tur arī tās mēbeles bija jāstelē. Mums nāca palīgā mūsu vīri, un Laimons pat ņēma savus miličus tur līdzi. Dainis Norenbergs skrūvēja mums skapīšus un Hilda Stiglīts. Es vēl tagad atceros, kā viņa prata tos palīgus, kas viņa tā viņus pacēla un tā slavēja. Es no viņas arī šito iemācījos, ka ir ļoti jāslavē cilvēks, ja viņš tev nāk pretī. Viņa tik tur staigā viņiem apkārt un ka maizītes laikam nesa un tā, pret katru tādu, tas liekas nekas tāds liels, bet cilvēks viņam ir jāpateicas. Un tāpat ir jāuzņem rakstnieki ļoti, kaut tas ir no mana leduskapja vai no manām plānām aciņa, vienalga tā silti jāuzņem tas cilvēks, kas pie tevis brauc. Jā, un savukārt pārcelšanos uz šo biblioteku, ar kādām sajūtām tu gaidīji un kāds bija tavs pārdomas? Tas tā bija, kā bija. Tas jau bija jāsaprot, ka mums ir divas bibliotekas Talsos nevar būt. To jau mums deklarēja visa vadība un tā. Kaut mums tur bija arī remontēts pa vairākiem lāgiem un tā biblioteka bija labā stāvoklī. Mēs tur tos remontus piedzīvojām daudzus un iedomājieties, ko tas nozīmē grāmatām un datoriem un viss, kad ir putekļi, bet telpas mums bija labas. To mums sākuma skola tur bija tagad Covid laikā un viņi teica, cik jums te māja, cik jums te brīnišķīgs sajūts un tā. Tas mums bija tā grūti. Tā pārcelšanās, es domāju, nebija pārāk smagi. Mēs tādu dikti nepārtraucām ilgstošu darbu līdz pēdējiem, kamēr vēl tur tās grāmatas bija. Tad jau, un arī pie datoriem vēl tur, kungs, nav vairs jums tie datori, tā un tā mēs kādu tur atstājām, ja, jo mēs jau ļoti palīdzējām tas pusītas cilvēkiem, tur ļoti daudz apkārt dzīvo cilvēki bez datoriem, tur čigānu tautības, kur nemāk pat lasīt un kur vēl arī visi tie rēķini, kad sākās tās automatizācijas un nevarēja vairs iet stāvēt par saviem ūdeņiem un maksāt par savām īrēm, tad cilvēkiem tas bija grūti un viņi mums tik nosviež priekšā visus savus kartes un kodus un mēs tas vispār to nedrīkstēja darīt, bet mēs to darījām un cilvēki bija ļoti pateicīgi tam, un tā pārcelšanās jau bija tā labi organizēta. Tur jau Vija bija arī tur sasaukus visādas mašīnas un skolas mums palīdzēja un pārcelšanās bija normāla.
Un, tātad varbūt jūs varētu pastāstīt, kādam būtu jābūt labam bibliotekāram, kurš strādā ar bērniem, kādam būtu jābūt labam bibliotekas vai nodaļas vadītājam bērnu bibliotekā. Varbūt ir kāda īpašība, kas jums šķiet, kas ir ārkārtīgi vērtīga šādam cilvēkam vai piemīt. Man liekas, ka es jau tagad te kaut ko jau tādu teicu. Jebkuram, ne tikai bērnu bibliotekāram, jebkuram bibliotekāram ir jābūt ar draudzīgu sejas izteiksmi. ar draudzīgu, jā. Nevajag baigi smaidīt un ķiķināt un tā, bet tādam atvērtam ir jābūt, jā, ka tu esi gaidīts un lai viņam nav jānobīstas kaut kam. Tagad jau neko lielu bērnu nebīstas arī. Bet jā, draudzīgums pret apmeklētāju un arī varbūt neuzbāzties tūlīt. Ko tad tu gribēji? Kā tev palīdzēt? Nē, tas ir tāds amerikānisks. Can I help you? Nē, tā nē. Lai bērns paietās un tā. Un, kas tev dzīvē dod spēku? Jo tu tiešām esi diezgan gaišs cilvēks, smaidīgs, atvērts, patīkams cilvēks. Vismaz pēc savas pieredzes skatoties. Kas tev dod spēku būt tādai? Es domāju, ka man bērnība un jaunība, tās pašas smāla dobes un arī tie kolhos tīrumi. Es, piemēram, visas vasaras, es neatceros no kaut kādas 5. klases, visu vasaru beidzamā skolas dienā, 2. dienā es jau kaut ko daru, jau eju katru dienu kaut ko darīt. Vai tur piegrābt pēdas, agrāk sienu vāc, piemēram, ar kravas mašīnām, jā, un ka ņem no zārdiem, tad ir jāpiegrābt to zārdu, tur vīri ceļ iekšā mašīnā, bet ir jāpiegrāb pēdas tam zārdam, jā, tur neatstāja sienu. Tā bija manā jaunībā, bērnībā. Un tad tā es ļoti daudz vasaras pavadīju, tad mēs stādījām kaut kādus kacenus vai kāpostus vai kaut ko tādu, augu dienu, un ka es biju galīgi mazs bērns, kad vēl man neko nemaksāja, tad mamma mani ņēma līdzi, ka es biju tāda lielāka, un tad ravēja biedz, piemēram, garas vāgas, un tām sievām iedalīts ir tādas lielas platības. Nezinu, cik liels, katrā ziņā ļoti liels, un es ar tur ravēju, un tad mamma, jo man ir kurtūra, es viņu vairs neredzu, bet es tupu tur savā vagā, un tā, bet kaut ko es tur pačabināju, bet tā man bija jāpavad, vai es tur ravēju vai neravēju, bet es tur biju. Un tās mūsu dobes, jā, mūsu saimniecības dobes, un arī visi lauku darbi, arī rudenī mēslu. Es atceros vēl to mēslu smagumu, ka ņēma tam dakšām. Un arī, ka es biju pusaudzis, es krāvu āboliņu, jā, kolhoza laukos. Es taču neierādīšu, ka es nevaru ar lielo dakšu tagad uzkraut zārdu, jā. Es tāpat kā tās sievas, tā es arī nesu tos. Un tagad es par to dusmojos, ka tā, kāpēc es tā darīju, jo tas man noteikti ietekmē manu muguri. Tā kā nevar jaunībā arī tā, bet tad par to nedomāju vispār ne. Tā doma pat prātā nebija. Un tā, tie lauku darbi varbūt, un tas bija pats par sevi saprotams, ka tu dari, vai tev ir grūti, vai nav grūti, bet tu to dari. Un tas nebija tā, kā es jūtos atbižota, un kungs, kāpēc man te tagad tā un tā. Es ar prieku tajā augusta beigās saņēmu smuku naudiņu, un tad es atceros, ka vēl skola, es jau eju uz skolu septembrī un kaltē strādāju. Tumsā, kādos 11. es braucu ar riteni pa tumsu mājās, skatos mēnesi, vai cik skaists spošs mēnesis. Kamēr vēl tā kalds darbojās, es nepārtraucu to darbu. Nekāda vaina.
Vai tu arī nodarbojies ar radīšanu? Skatos, tev ir skaistas aprots. Jā, man ir skaistas. Es vispār radu, bet šos te uzrūcīšus es neesmu adījis. Tos man Laima, vecākā meita, uzdāvināja. Viņai ļoti laba gaume. Skaisti, vai ne? Ļoti jauki. Bet es šo to adu, jā. Man mamma adīja tajos laikos, kad es gāju skolā, bija arī formas. Bija tāda zila formas cepura, man liekas, ka tīri skaista bija, ka es tā labi atceros, un bija kleitiņas un priekšauti, ikdienas priekšauti bija melni, tad tādām lēncēm man šuva, un svētkos bija baltais priekšautiņš, un šuvēja mammai bija draudzene Valdemarpilī, un mēs ar mammu braucām no Vanzemes. Mūsu māja bija no Vanzemes centra kādi 3 kilometri uz Valdemarpils pusi. Tā kā mēs ar riteņiem no mūsu mājām braucām pie tās šuvējas, pa Grānas ceļu, kur akmeņaims un tā. Mēs braucām pie tās šuvējas, un man bija savs ritenīts, kur man brālis uzdāvināja, ka es mācījos 3. klasē. Ja man liecībā nebūs trīnieki, varbūt tas bija 5. klasē, es nezinu. Man bija tāds ļoti skaists smilškrāsas ritenis. Pirmā alga. Jā. Un vispār man brālis izkalpināja. Es domāju, tā nevajag par darbu maksāt, jā, kas mājās notiek. Te vienkārši jādara un tā. Bet tas brālis man maksāja par to, ka es aizskriešu uz dobēm un saplūkšu viņam lokus un salātus. viņš strādāja un aizskrien uz dobu. Un tad viņš man samaksāja kaut kādus tur santīmus. Es nezinu, kas tad bija. Kapeikas. Kas tausos tev ir pati mīļākā sirdī tuvākā vieta? Pašreiz promenādu un Vilkmūžas ezers. Kāpēc? Tik skaists vietas mums ir Talsos, un es no savām mājām Mālielā, es notipinu pa lielajām trepēm, un tad es uzeju uz promenādes, un tur ir ļoti smuka, taču ir mūsu promenāde. Un tad cauri sētām, garām savai bibliotekai bijušajai, es vienmēr atceros kaut kādu notikumu, es atceros, cik tur bija. Un kā mums toreiz skaisti uz tās lielās ielas, piemēram, bija tāds starptautisks pasākums mūsu bibliotekā, kad Guntars Godiņš, kurš ir tulkotājs, un tad rakstnieks no Somijas un no Lietuvas bija laikam, jā. Un uz tās lielās ielas Guntars Godiņš uzvelk tās somietes tādu raibu, fifīgu mētelīti. Un es nezinu, vai redakcija vai kas ir nofotografējis, mums tāda bilde pat ir kaut kur arhīvos. Un es eju pat lielo ielu, te Guntars Godiņš bija ar tās jaunās meitenes mēteli. Un tā es soļoju pa sētām uz Vilkmūžas ezeru, un tad es apriņķoju ezeram, un katra diena pilnīgi savādāka, un vakar bija tik skaists novakars, tā krēslas stunda, tās vānas bija tā kā melnais mākonis uz tā plānā ledus sasēdušās, un tie mākoņi tādi maigi rozā, tur tā rindojās viens pie otra. Jā. Man ļoti patīk, jā. Tals ir skaista pilsēta. Un tās ir ļoti skaisti, jā. Ko tu novēlētu mums, talsiniekiem, gan klātesošajiem, gan tiem, kas skatās caur ekrānu? Ko tu mums novēlētu? Otra cilvēka sapratni. Mēģināt, ja tu vērtē kādu cilvēku, teiksim, kā viņš rīkojas, mēģini ielīst viņa ādā, un tad tu viņu sapratīsi. Mēģini būt viņš. Un tā es arī esmu ļoti bieži. Es domāju, kāpēc tu tā darīji? Un tad es kaut kā, varbūt tu darīji tāpēc, ka tev ir tā vai tev ir šitā. Saprast. Tas nozīmē vienkārši saprast otru cilvēku, mēģināt saprast. Jā, paldies. Varbūt ir jautājumi? Varbūt kāds kaut ko vēlas pastāstīt arī par pašu Ilzi,
Nē. Varbūt arī ir jautājumi kādam, kurš skatās attālināti. Jautājumu nav, bet te ir daudz sveicienu Ilzei. Lolita Dreimana no Valmieras bibliotēkas sveicina, Sarmīta Dreimana no Bauskas puses, tad mūsēja Daksa Bunta, Līga Bērziņa Īrise sveicina, un kas te vēl ir? Līga Filipa no Madonas, un Laima Ostale, un tagad sveicina daudz skatītāji. Jā, mēs bijām ļoti lieliski, tieši klausoties šos vārdus, mēs bijām tādi, es jutos ļoti labi šo bērnu biblioteku vadītāju tajā kompānijā. Mums jau sanāksmes bija, un tās bija ļoti saturīgas, kuras organizēja Silvija Treķakova. Un mēs ļoti, ļoti sapratāmies un vienu otru arī balstījām un papildinājām ar saviem uzskatiem un savu darbu. Es tā, par to laiku arī priecājos, ka man tiešām patīk, savus bibliotekārs mūžs, Paldies! Paldies! Šī bija Mazpilsētas stāstnīca. Un uz tikšanos nākošajā reizē.